ķeramies klāt galvenajai šīs dienas tēmai - finanšu direktoru pētījums, un es došu vārdu Alanam Parikam, tātad Baltijas lielo uzņēmumu apkalpošanas biznesa vadītājam SEB bankā. Alan, floor is yours, so you can use this. Lūdzu, Alan, jums vārds. Labdien! Jā, šī ir pirmā reize, kad mēs veicām šādu veidu aptauju Baltijas jūras valstīs, un šodien varam jums jau sniegt pirmās atbildes un iznākumu šai aptaujai. Mums bija dažus gadus atpakaļ līdzīga veida aptauja Zviedrijā, un tas mums ļoti palīdzēja izprast, kādas tad ir nepieciešamības, kādas ir prasības, gaidas, un kas notiek pasaulē, un kā pasaule redz tuvāko 12-24 mēnešu attīstību un kā šie uzņēmumu vadītāji to redz. Un tagad tādējādi mēs varam redzēt, ka dažādu uzņēmumu vajadzības ir atšķirīgas, un mēs tagad varam turpināt teikt, ka šāda veida aptaujām ir ļoti liela pievienotā vērtība. Un tagad jums varēšu nedaudz pastāstīt par dažām tendencēm, kādas izkristalizējās no šīs aptaujas. Vēl viena lieta, ko gribēju pieminēt, es gribēju teikt to, ka aptauju veica tieši pirms Krievijas un Ukrainas konflikta. Līdz ar to es gribu teikt, ka aptauja tika veikta februāra beigās, marta sākumā, un 200 kompānijas tika aptaujātas. Un pirmais jautājums bija, kā šīs kompānijas redz vispār kopējo bildi tuvākajos 6 mēnešos biznesa vidi. 51% no respondentiem teica, ka viņi ir diezgan optimistiski, tādi piesardzīgi optimistiski. Viņi redz, ka tuvākā nākotne ir tāda diezgan rožaina. Tepat laikā 37% teica, ka tā ir diezgan negatīva. Savukārt Igaunijā šis cipars bija vēl lielāks, jo viņi diezgan liela ir konservatīvi, jo Igaunijas ekonomika pēdējā laikā ir vismazāko ekonomisko pieaugumu redzējusi, jo tā ir ļoti stipri saistīta ar Somijas ekonomiku, un jāsaka, ka tā pēdējā gada laikā ir diezgan tā, varētu teikt, cīnījusies. Un tas tāpēc arī droši vien atbilde ir, ka Igaunija ir diezgan tāda piesardzība vai konservatīva atšķirībā no pārējām 2 Baltijas valstīm. Jā, tagad nākamais jautājums. Kāda ir jūsu pašu kompānijas bilance un kā vispār jūsu kompānija, konkrēti jūsu kompānija izskatās šajā dienā? Un tur iznākums bija vēl pozitīvāks, kas pierāda to, ko domājam arī mēs savā bankas iekšienē, kā lielākā daļa Baltijas valstu kompānijas ir tikušas ārā no krīzes daudz spēcīgākas, kā tās bija krīzes sākumā. To arī mans kolēģis Roberts teica, ka kompānijas ir bijušas gatavas pārstrukturizēt savus uzņēmumus, vairāk domāt par efektivitāti. 69% no kompānijām savu kompānijas finanšu stāvokli novērtē kā ļoti labu vai labu. Un te es arī gribu varbūt prasīt Aināram, ko jūs domājat, ja runājam par Latviju? Paldies. Es runāšu latviski, jo kolēģi man uzticēsies, ka viņiem pārtulkos un tā. Man liekas, kas ir interesanti, ja mēs paskatāmies to iepriekšējo, ka Latvijas aptaujāto uzņēmumu finanšu direktori bija Baltijā visoptimistiskākie. Tas patiesībā liecina par daudz, ko jau mēs zinām, ka pamatā jau Latvijā cilvēki nemaz tik optimistiski nav. Man liekas, ir interesanti, Alans vairāk pieskārās Igaunijai, un tiešām tā var redzēt, ka Igaunija ekonomiskajā ciklā viņa ātrāk
izgāja no krīzes, viņi ātrāk aizgāja uz priekšu, viņi ātrāk sasniedz izaugsmi, un viņi ātrāk redz, teiksim, ka, cik grūti ir, ka tu esi tās izaugsmes jau augšējā posmā. Un man liekas, ka tas ir tas labākais, ko mēs redzam, ko mēs varam skatīties, jo patiesībā es esmu pārliecināts, ka, teiksim, tā vienmēr ir bijis, ka apmēram tas, kas notiek Igaunijā, šodien tas pie mums notiks pēc 6 līdz 12 mēnešiem. Es daudzas reizes esmu dzīvē pārliecinājies. Tā kā es domāju, tas ir diezgan labs skats uz teiksim, optimismu tuvākā laikā, un finanšu direktori to tā arī redz. Un arī patīkami ir, ka, ja finanšu direktori uzskata, ka viņu uzņēmumi ir finansiāli stiprāki, labākām bilancēm nekā iepriekš, tas nozīmē, ka viņiem pietiekoši laba situācija atspērinam uz priekšu. Man pieredze saka tā, ja finanšu direktori tā saka, tad visdrīzāk tā arī ir, jo finanšu direktori parasti, un tāda arī viņa loma, ir daudz konservatīvāk varbūt nekā uzņēmuma vadītāji, kuri tur ir biežiem ātrāk grib skriet uz priekšu. Thank you, Ainars, for that comment. Paldies, Ainārs. Turpināsim. Tad uz nākamo jautājumu mēs laikam gribējām saprast, kāda tad ir sadarbība ar bankām. Un jāsaka, ka ne tikai to, ka bankas spēlē ļoti nozīmīgu lomu, un tas arī medijos ir atspoguļots, dažādas debates bijušas, vai banku finansējums ir pieejams kompānijām, un vai kompānijas var savus biznesa plānus piepildīt, vai tās izpild tos, ko ir apņēmušās biznesa plānos. Un jāsaka, ka lielākā daļa korporatīvo uzņēmumu teica jā. Lielākā puse teica, ka ir ļoti laba piekļuve bankai, finansējumam un tā tālāk, vismaz Baltijas reģionā. Un tas dod un sūta mums tādu spēcīgu signālu, ka viss šīs te labās idejas atradīs finansējumu un labu risinājumu. Daudzas kompānijas, protams, arī norādīja, ka atbalsts no bankām nav pietiekams, bet tā ir tāda normāla parādība. Tā visā pasaulē tas ir, ka viena daļa tomēr nebūs apmierināta. Savukārt, skatoties uz nākamo jautājumu, ar ko mēs vēlējāmies saprast, kādas ir galvenās bažas uzņēmēju starpā Baltijas reģionā, tur galvenais atbilde bija pieprasījums. Tātad apmēram puse no kompānijām bija nobažījušās par to, vai ir pietiekams pieprasījums, lai viņu uzņēmums varētu nodrošināt savu darbošanos. Un tas arī novērojams visā pasaulē, ne tikai mūsu reģionā. Un kā redzam, eksporta tirgus attīstību Baltijas valstīs, tad ir daudz jautājumu zīmi, ir daudz neatbildētu jautājumu. Šobrīd attīstība Ukrainā un Krievijā, proti attīstības stagnēšana, nerisinās situāciju pozitīvi. Līdz ar to tas, ko Roberts teica, vietējais iekšzemes tirgus ir ārkārtīgi liels elements nodrošināt, lai nodrošinātu izaugsmi Baltijā. Un tas ir tas, ko mēs esam arī novērojuši, ka iekšzemes noiets ir lielāks un lielāks pēdējā periodā. Un nākamais lielākās bažas ir darbinieku izmaksas. Pirmām kārtām gudrie prāti pazūd, bet tai pašā laikā jāsaka, ka bezdarbs samazinās, vismaz Igaunijā, bet jāsaka, ka Baltijas valstīs darbinieku algas ir mazākas nekā, piemēram, Ziemeļu valstīs. Un tas arī ir varbūt kāds plus starptautiskiem investoriem, ka varbūt viņi varētu pārcelt savas ražotnes vai uzņēmumus uz Latviju, jo tur prasmīgs darba spēks izmaksā mazāk. Ko Ainārs par to domā? Varbūt jums tas jautājums nav tik aktuāls, bet ko jūs par to domājat?
Jā, paldies. Latvijā 3 lietas. Viena, es domāju, ir tas kopējais pieprasījums. Skaidrs, ka uzņēmumiem ir bāži, īpaši lieliem uzņēmumiem, jo iekšzemes tirgus ir mazs. Mēs esam 2 miljoni cilvēku tikai palikuši. Un es domāju, ir saprotams, kāpēc uzņēmēji nav optimistiski šai sakarā. Kas attiecas uz saukto skilled labor vai profesionālo, augstu izglītoto darba spēku. Pēkšņi man izkritas vārds. Es domāju, ka tas kaut kādā mērā ir ļoti mums arī Latvijas sabiedrībā tāda dogma, jo to nemaz tik viegli nav izmērīt. Bet ko mēs jūtam? Mēs jūtam to, ka tie, kas ir enerģiskāki, tie brauc prom, emigrē, un tad tie, kam slinkums braukt prom, tos mēs tikai varam ņemt darbā. Un man liekas, ka tādu dogmu mēs esam sabiedrībā radījuši un tādā dzīvojam, jo man citādi es tādus racionālus iemeslus neredzu, kāpēc mēs varbūt tik ļoti atšķirtos lektu ārā, teiksim, no Lietuvas un Igaunijas, jo redziet, tas sarkanais stabiņš tomēr ir krietni lielāks. Un visbeidzot, pēdējais, kur mēs Latvijas finanšu direktori, Latvijas aptaujātāji izceļās, ir valūtas kurs, kas pavisam varbūt arī grūti skaidrojums ar racionāliem faktoriem, jo mēs zinām, ka lata kurs pret eiro nemainījās jau daudzus gadus pirms tam. Tagad mēs esam ieviesuši eiro, par ko tur tās bažas ir. Es uzdrošinātos minēt, ka drīzāk tas ir tāpēc, ka mēs esam tik daudz runājuši par eiro ieviešanu, tik daudz domājuši par valūtas kursu, tik daudz viņš ir bijis minēts, ka viņš kaut kur ir nosēdies galvā un vienkārši rada cilvēkiem bažas, kuras arī vairāk, es domāju, ir tādas sajūta līmeņa bažas, nevis tādas racionālas bažas. Okay, thank you for the Paldies par šiem. The worries still maybe. Paldies par šiem komentāriem. Tas nav tik pārsteidzoši. Un šis turpināsies, nav vairs jāuztraucās par to, un mēs runāsim, kā jūs redzat savus partnerus un piegādātājus, kā viņi rīkosies. Vai šī te apmaksas kultūra saglabāsies un viss rēķini tiks apmaksāts, vai viņi tic, ka jūsu partneri un piegādātāji būs stabili un nebūs nekādas nesaprašanās no šīs puses. Kustoties tālāk, tā bija. Ejot tālāk. Nākamais jautājums būtu, kā jūs redzat savu uzņēmumu naudas plūsmu? Ir labi redzēt, ka galvenās nozarēs naudas plūsma, kad mēs redzējām divciparu skaitļus, ir diezgan liels izņēmums. Un tas parāda, ka pusi no kompānijām sagaida, ka šī te naudas plūsma ir diezgan spēcīgs pieaugums, bet nav liels viņš. Tikai 3% sagaida, ka naudas plūsma pasliktināsies. Ir diezgan spēcīga iespēja, ka viss attīstīsies pietiekoši stabili. Un kustoties tālāk, mēs domājam, kādas ir iespējas, kā kompānijas var nodarbināt vai atlaist cilvēkus, pieņemt darbā vai atlaist. Šajā te pēdējā krīzes laikā ļoti efektīvi viņi ir darbojušies. Un šis te darbinieku skaits ir diezgan bieži mainīgs ir bijis. Ir diezgan vienkārši. Igaunijā ir mazliet pastāv šī izcelšanās, un izskaidrojums ir tāds, ka mēs esam mazliet priekšā cikliskajā attīstībā, un līdz ar to ir spiediens uz algas pieaugumu,
Un šie te cilvēki stāv mazliet priekšā šiem kolēģiem Latvijā. Mēģinot saprast, kā mūsu kompānijas izmanto šo te brīvo naudas plūsmu, vai viņi to vēlas izmantot tālākai attīstībai, kad attēls nav tik pārsteidzošs. 50% mūsu kompāniju izmanto 50% no šīs te naudas plūsmas pārpalikuma, lai attīstītu savas kompānijas. Un šis te pamatnosacījums ir viens no iemesliem, kādēļ šīs kompānijas sastapās ar problēmām pēdējā ekonomiskā cikla laikā, lai mēģinātu saglabāt savas kompānijas šajos te vētrainajos ekonomiskajos apstākļos. Mēs mēģinām piesaistīt lielākus kapitāla formas, pieņemt jaunus īpašumus. Šis ir mūsu, un Latvija, protams, izceļās šajās te ainā. Ainār, vai ir kāds izskaidrojums tam? Jā, es domāju, ka mēs maksājam joprojām, mūsu uzņēmēji maksā to cenu, ko viņiem nākas maksāt par pārāk agresīvu ekspansiju pirms krīzes. Ja? Mēs zinām, ka Latvijas ekonomika cieta visvairāk. Mēs redzam, ka mūsu uzņēmējiem arī bilances bija visuzpūstākās, un viņiem bija visvairāk parādu bilancēs. Un skaidrs, ka protams, cilvēki ir mācījušies, menedžments ir mācījies, viņi saprot, ko nozīmē, pārāk liela agresīva ekspansija uz aizņemtas naudas rēķinu. Viņi saprot, viņi ir pieredzējuši, ar ko tas var beigties. Līdz ar to viņi joprojām domā, ka jāsavad kārtībā savu bilanci, jābūt, stiprākai bilancei, pirms mēs lemjam par jaunām investīcijām. Un man liekas, ka tas ir tas, kas no vienas puses ir pareizi, jo tā ir drošāka ekonomika, no otras puses mēs redzam, ka acīm redzot Latvijas uzņēmumi arī neizmanto dažas iespējas, kur varbūt aizsteidzās iekšā citi, bet tāda ir objektīvā situācija. Tas atbalsta viedokli, ka mēs varam pateikt, Baltijas kompānijas var būt pietiekoši spēcīgas, var pievērst lielāku uzmanību, un viņām ir lielāka taisnība, un viņus var atrasties pareizā vietā, pareizā laikā. Pēdējais jautājums, ko mūsu klienti bija uzdevumi un ko mūsu finanses direktori atbildēja, bija, kā viņi redz Baltijas valstu attīstību un šo te ekonomisko konkurētspēju. Un Roberts arī to pieminēja, šīs disbalanses situācijas starp ziemeļiem un dienvidiem. Vai viņi vēl ar vienu būs formā, vai būs kādi uzlabojumi. Un labi ir atzīmēt, ka vissvarīgākais jautājums, protams, ir, kā viņi redz Baltijas ekonomiku attiecībā pret pasaules ekonomiku un Eiropas ekonomiku. Un ilgtermiņā mums būs konkurētspēja, un mēs spēsim konkurēt ar Eiropas uzņēmumiem, kad tas nonāk līdz. Ņemot nākošo jautājumu par Eiropas ekonomiku, kas saistās ar viņu problēmām, kas viņiem ir šodien, šis skats ir diezgan sajaukts, bet mēs varam izdarīt secinājumus,
ka šīs problēmas, ar ko Eiropa sastopās šodien, un tās iespējams būs mums arī jārisina tuvākā nākotnē. Un dažas no šīm te no dienvidiem un ziemeļiem Eiropa atgūsies. Bet Latvijā jūs esat diezgan skeptiski. Kāpēc tāds secinājums? Kāpēc jūs tā domājat? Droši, ka es mācīšu pareizi atbildēt, bet es jums izstāstīšu stāstu tā vietā. Es atceros, ka Latvija sāka nopietni gatavoties eiro ieviešanai, tā pavisam nopietni, tas bija pirms gada. Ja? Un vai kāds no klātesošiem atcerās, cik no iedzīvotājiem atbalstīja eiro ieviešanu tajā brīdī? Ir kādas versijas? Man liekas, ja es pareizi atceros, es piekrītu, ka ap 30% bija. Ja? Un tad mēs vēl spriedām, bet kā tad tas sanāk, vai tad var pievienoties, tāda demokrātiska sabiedrība var pievienoties eirozonai, tad, ja tikai katrs trešais iedzīvotājs to grib, kas tad no tā var sanākt. Ja? Un pamazām drusku tā kā pieauga tas, mazinājās eiroskepticisms un vairojās atbalstītājs skaits, un līdz gada beigām, līdz decembrim sasniedza, kurš atcerās, cik sasniedza? 50, jā, sasniedz tā, ka pusi, drusku vairāk kā pusi, jau tā kā labāk, jā. Bet tas nozīmē, ka tāpat pusē no iedzīvotājiem tā kā patika, pusi teica, ka ne. Un decembrī, jūs atceraties, mēs sākām tirgot savās filiālēs tos eiros iepazīšanās komplektus, uz plastmasas maisiņos, smuko centrālā banka piegādāja. Vai jūs varētu minēt, teiksim, cik SEB banka, cik tās komplektus, cik tos maisiņus mēs pārdevām? Bet skaitā apmēram. 10, 1000, Tas maziņš variants. Jā, ļoti labi. Un tiešām, man pašam tas cipars izskrēja no galvas, vai bija 140 tūkstoši mēs pārdevām, ja? Un stāvēja cauru dienu cilvēku rindā. Un tad tas jautājums, kā tie cilvēki pie mums domā, ja viņi kaut ko briesmīgi neatbalsta, viņiem tā lieta nepatīk, kā viņi saka, un tad viņi iet un stāv visu dienu tur rindā, lai iegūtu to komplektiņu. Es domāju, ka šai atbildē ir kaut kāds līdzīgs psiholoģiskais efekts, kā tam, ko saka aptaujā, un tam, kā stāv rindā pēc komplektiņa. Es citādi to izskaidrot nemāku. Jā, es domāju, ka ne jau banku cilvēkiem par to ir jālemj, bet tas, ko es te dzirdu un jūtu, ir tas, ka uzņēmējdarbības vide vairāk ir daļa no Eiropas. Protams, ja mēs skatāmies uz to, kas notiek Krievijā un Ukrainā, tas, protams, ietekmē lēmums, bet es ceru, ka Latvijā eiroskepticisms būs pārciests un arī Lietuvā. Un ka mēs redzēsim daudz, teiksim, pozitīvāku attieksmi no cilvēkiem un uzņēmumiem. Un tad pēdējais, par ko es gribēju runāt attiecībā uz šo aptauju, ko mēs uzdevām finanšu direktoriem, ir tā. Kāds ir viņu viedoklis par šo līdzsvaru trūkumu starp dienvidiem un ziemeļiem? Un kāds tas izskatīsies pēc pāris gadiem? Jā, pastāv atšķirības zināmas, bet kopumā, es domāju, mēs varētu teikt, ka pastāv spēcīga ticība un cerība, ka šis nelīdzsvars starp ziemeļiem un dienvidiem nekur nepazudīs, un 2020. gadā vēl joprojām būs te. Un nav liela pārliecība, kādas būs konkurētspējas problēmas, ar kurām Eiropa sastopās pašlaik. Un vai vēlamās izmaiņas notiks. Es gribētu teikt, ka tas vairāk liecina domāt par to, ka Eiropa
nepazudīs un turpinās tāpat kā līdz šim, bez jebkādiem milzīgiem revolūcijas soļiem. Liels paldies visiem runātājiem!